Čau, visiem, te Etnīze, un šodien es jums parādīšu, kā izveidot nelielu avatāru priekš iesācējiem, ko likt fórumos. Tātad, ko mēs izdarīsim? Mēs no sākuma uztaisīsim lūk šādu te avatāru. Tātad, pirmais, ko mēs izdarām, tas ir spiežam File, New, izvēlamies mūsu izmērs, tie būs 150 x 200. Tātad iekopējam mūsu to kā tēlu, tātad spiežam Free Transform, no sākuma uzspiežam Rectangle Marquee Tool, Free Transform un samazinām bildi. Noteikti jūs jau to mācēsiet, bet nekas, kaut kā samazināsim. Apmēram kaut kur šādi te. Samazinām, un tālāk, ko mēs darām? Mēs uzspiežam jaunu layeri, paņemam soft brušu 14 pikseļiem un paņemam šo krāsu. Tātad ievadam lūk šeit šo te kodu. Spēdīšu, kamēr jūs ievadīsiet. Spiežam OK. Tātad uz atstiņām šo soft brušu spiežam kaut kādas 5 reizes. Lūk, mums ir šāds te acis, bet, uztaisīsim tā, lai viņas ir ļoti spilgtas uz overlay. Lūk, redziet, uzliekam blending mode no normāla uz overlay. Tālāk atkal spiežam jaunu layeri, paņemam atkal Rectangle Marquee Tool, paņemam melnu krāsu un uzlaižam šādi te apmēram. Un lai būtu šādi te. Tad paņemam, spiežam labo taustiņu stroke un pikseļos 5 melnu krāsu, centrā, normāli un 100 opacity, tā, 100%. Spiežam OK, spiežam turot kontrolu, uzspiežam D, tad paņemam šo te move toolu un vienkārši ar bultiņu uzbīdam 2 reizes uz augšu. Un tad atkal šo pašu layeru, turot kontrolu, spiežam J, nolaižam šito te uz leju un atkal ar bultiņu 2 reizes tā. Spiežam atkal new layer, spiežam atkal uz Rectangle Marquee Toolu, paņemam šādi, atkal izdaram šādi, atkal labo taustiņu stroke un pikseļos vienu pikseli, spiežam OK, un tad atkal turot kontrolu, spiežam D. Tālāk atkal paņemam tekstu un lūk, jūs varat nokačāt kaut vai šādu te pašu fontu, JK Abode, un vienkārši paņemam un uzrakstam savu vārdu vai niku vai kaut ko tam līdzīgu, kaut ko citu. Nolaižam ar bultiņām kaut ko šādi te un paņemam lūk boldēto krāsu, boldētu krāsu, bet tekstu. Tad spiežam uz teksta layeri, labo taustiņu, blending options, drop shadow, normāli no blend mode, no multiply uz normāli, opacity 100, krāsa, distance 1, spread 1 un size 1. Spiežam OK, tad spiežam jaunu layeri, spiežam image, apply, image, OK, un uz šā layeri spiežam labo taustiņu un create clipping mask. Un tā mēs vienkārši šādi tekstu vienkārši šādi uztaisam. Tad atkal spiežam jaunu layeri, image, apply, image, OK, image, adjustments, gradient map, melnbaltu gradient map uztaisam, uzliekam uz soft lightu un atklāsim. Nekādu opacity nemainam, viss ir labi. Tad atkal spiežam jaunu layeri, image, apply, image, OK, filter, sharpen un sharpen. Lūk, jums ir iznācis, manā uzskatījumā smuks avatārs. Nezinu, kā jums, bet man patīk.
Tā, kā mēs iesaivosim, saglabāsim. Spiežam File, Save for Web and Devices, uzliekam uz PNG 24 un spiežam Save un ierakstam jūsu failu nosaukumu un spiežat saglabāt. Man jau, protams, ir saglabāts, bet paldies, ka skatījāties un gaidam manas nākušās pamācības.